konferences organizēšanā iesaistījās arī Amatas novada jauniešu dome un sabiedriskā organizācija Nītāreņa. Mārtiņ, ja tev daži teikumi, tikai daži ir ko pateikt vēl. Nītāreņa un Amatas novada jauniešu dome ir sagatavojuši arī darbu zālē sēdošajiem. Es saprotu, ka viņi jau strādāja. Lūdzu, tas ne tikai daži. Es arī jauniešu organizācijas Nītāreņa un Amatas novada jauniešu domas vārdā sveicu jūs šodien. Un īpaši jauniešus, kuriem aizmugurē sēdošie jaunieši jau sākumā dalīja 3 uzdevumus, ko mēs vēlamies, lai jūs veicat šodienas laikā. Un viens uzdevums ir vispārīgi viedoklis par vēsturi, otrs ir uzdevums, ko mēs vēlamies no jums uzzināt, klausoties runātājus, un trešais ir erudīcijas ekspresa konkurss par deportāciju laiku, kur jums ir iespēja iegūt Andras Mantfeldes emocionālo atmiņu tēlojumu Zemnīcas bērni, ko dāvina Sandra Kalniete un ir arī ierakstījusi autogrāfu jums. Lai konferences māca un iedvesmo un esiet aktīvi. Paldies! Lai mums visiem laba darba diena. Es piesaku pirmo lektori, un tā ir Maija Kūra, Latvijas Universitātes profesore, filozofe un tēma atmiņas loma ļaunuma mazināšanā un ētiskās vērtības. Cienījamie konferences dalībnieki, mīļie vidzemnieki. Man ir liels gods un prieks būt šeit. Es arī esmu no Ziemeļa Vidzemes, kaut pat labāk mans darbs ir Latvijas Universitātē. Es esmu Lejas ciemiete. Un atbraucot uz tik skaistu vietu, kā tas ir šeit, es izjūtu paralēles ar savu dzimto ciematu. Arī centienus atzīmēt, pieminēt, svinēt, organizēt muzeju un dalīties ar vērtībām. Mēs šodien tiekamies, lai pieminētu padomju laika deportācijas un runātu par sociālo atmiņu. Šodien mums patiešām ir pilnīgi skaidrs, ka deportācijas bija nežēlības, necilvēcības, padomju iekārtas vadoņiem raksturīgās maniakālās iznīcināt kāres un arī skaudra kolaboracionisma laiks, kas skāra ļoti lielu daļu Latvijas tautas. 25. marts ir iezīmēts Latvijas vēsturē kā komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Un tāpēc mēs šajās dienās allaž uzdodam sev jautājumus. Kāpēc tas notika? Kā tas varēja notikt? Kāpēc ar mums? Un, protams, viena no svarīgākajām lietām, ko darīt, lai tā vairs nenotiktu. Uz jautājumu, kāpēc jāzina par padomju laika deportācijām, es vēlos sniegt 6 atbildes. Es zinu, ka atbildes ir iespējams daudz vairāk, tās var būt konkrētas, personiskas. Tomēr mana specialitāte ir filosofija, es to mācu studentiem, es lasu starptautiskas lekcijas. Un tāpēc es atļaujos jūs iepazīstināt arī ar savām pārdomām tieši no filosofijas ētikas viedokļa. Kas varētu būt pirmā atbilde? Es lūgtu ieklausīties tādā ļoti abstraktā, bet ētiskā kategorijā kā ļaunums. Un es vēlos definēt, ka deportācijas pieder pie pasaules ļaunuma izpausmēm. Jo padomju laika deportācijās, kas skāra mūs, tā nav nekāda tiesiska, ne cilvēciska attaisnojuma, kas tās tika balstītas uz padomju ideoloģijas kroplīgajiem sacerējumiem par sociālismu uzvaras priekšnoteikumiem, un tādējādi tās pirmām kārtām ir jāizprot kā ļaunums, kā ļaunuma izpausme. Jo jūs taču redziet, nekādu sociālismu ar to neuzcēla, taču atbrīvoja Latvijā vietu iebraucējiem un okupantiem, vardarbīgi deportējot cilvēkus, ģimenes, mazus bērnus, kas taču neko nebija noziegušies. Es vēlos brīdināt īpaši šo jauno paudzi, kas mums zālē sēd pēdējās rindās, ka patiešām ir naivi iedomāties, ka deportācijas ir bijušas izņēmuma gadījums,
ko realizējusi aptrakusi padomju vara, un ka līdz ar varas un ideoloģiju maiņām nekas nevar atkārtoties. It kā viss būtu pagātnē. Taču, mīļie cilvēki, nekas jau vārda plašā nozīmē nav pagātnē, jo jaunums ir cilvēku dzīves mūžīga sastāvdaļa. Protams, atkārtojas nevis viens un tas pats, bet jaunums dīkst un izaug citās formās. Un ir briesmīgi, ka bieži vien tā asmus saulaicīgi nepamana. Atgādināšu filosofisku pozīciju. Gan kristietība, gan humānisma filosofija, gan arī mūsdienu filosofi uzskata, jaunums ir mūžīgs cilvēces pavadonis. Tā nav pārējoša parādība. Bībeles tekstu vidū par klasisku jaunumu problēmas risinājumu tiek uzskatīta Ījaba grāmata. Kristieši to sauc par teodicejas jautājumu. Ja ir labais Dievs, kāpēc un no kurienes jaunums? Starp citu, paskatieties uz pasakām. Pasakas ir ļoti gudri kultūras arhetipi. Tās allaž māca, ka jaunais ir līdzās esošs. Jaunumu rada cilvēka brīvā griba. Ar to tiek pateikta gudra doma, ka tas nenāk no kosmiskiem spēkiem, bet tas allaž ceļas no pašiem cilvēkiem un tiek vērsts pret līdzcilvēkiem. Jaunatnēs atkal gribētu teikt, Sātans ar lielo burtu, nevis latviešu pasaku laumaņu velniņš ar mazu astīti. Nē, Sātans ar lielo burti nav bērnu spēlīte, bet gan lielais, nežēlīgais tumšais spēks, kas maskējas un slēpjas, lai iznirtu ar iznīcinošu varu. Jaunums ir filosofiski ētiska parādība, kas gadu tūkstošu gaitā daudzkārt ir tikusi iztirzāta. Tam pievērsušies tādi cilvēces dižgari kā Augustīns, to pašu saka Hjūms anglis, vācietis Kants, vācietis Šelings, Hegelis, Dānis Kierkegaards, Nīče, Freids, Hans Jonas mūsdienu Vācijā, Hanna Ārente, savulaik strādājusi ASV. Un tāpēc pirmā atbilde. Jaunais pieņem visdažādākos veidus, sākot ar tirāniem, sadistiem, līdz pat ideoloģiski perversām politiskām sistēmām, kurās tiek ieprogrammētas ļaunprātīgas darbības un noziegumi pret cilvēcību. No tā ir ļoti, ļoti jāuzmanās. Kāpēc jaunums tik bieži tomēr ir pasaules vēsturē dabūjis virsroku? Jaunuma iespēju pavada bailes. Bailes ir ļoti saprotams, pat cilvēcisks, psiholoģisks, cilvēku rīcības un tautu darbības pavadonis. Ko lai iesāk ar šīm bailēm, kas nav atkarīgas no mūsu katras konkrētās pārliecības, kas ir zemapziņā, dziļi, vareni, plosoši? Nebaidīties, nebīsties. To ir atgādinājis gan Augustīns, Kierkegaards, Haidegers. Es atceros, ka 1993. gadā Latvijā viesojās izcilais polis, pāvests Jānis Pāvils II. Ko viņš teica, viņš pat teica, ka tas ir kā viens no baušļiem, ko vajadzētu ievērot postsociālismu, postpadomju valstīs, kurās notiks viss, kas būs visādas grūtības. Bet galvenais ir nebīties no jaunradītā jaunuma, ieraudzīt to, atmaskot to un neļaut tam izaugt. Svarīgi ir saprast, ko mēs paši domājam par cilvēka dabu, kādu mēs spējam sev iztēloties, kādi būt. Interesanti, ka 18. gadsimtā, tās, protams, ir Eiropas apgaismības atskaņas. Kanta etika atzina, ka cilvēks, kas dara jauno, it kā zina, ka viņš ir jauns. Bet Kants bija pārliecināts, tas ir tāds skaists, tomēr, apgaismības laiks, ka cilvēks tomēr pēc savas racionālās dabas tiecas uz labo. Labajam ir jāuzvar. Bet traki ir tas, ka mūsdienu situācija ir izmainījusies. Mēs lielā mērā vairs neticam šai apgaismības labestībai, šim ideālam. Kā teica Hanna Ārente, mūsdienās cilvēki nedomā, viņi neredz, viņi nesaprot. Un jaunums tāpēc kļūst banāls, to realizē sistēmas skrūvītes.
Arī deportācijās, arī izsūtīšanā bija pavēle, bet bija arī skrūvītes. Skrūvītes, kas baidījās par savu dzīvību, kas līdzdarbojās, kas stāvēja šautenē blakus tad, kad cilvēkus izved no mājām, kas krāmēja viņus vagonos, kas nedeva dzert un tam līdzīgi. Un to visu pavadīja milzīgas bailes. Bailes, kas ir eksistenciāls cilvēka raksturojums. Ko darīt ar šo jaunumu? Ko darīt ar cilvēkiem, kas pakļaujās, kas baidās, kas neko nevar iesākt, kad ir sākušās masu deportācijas? Man nāk prātā tāda anekdote, tāda klīst pa pasauli, kā tādi naivi amerikāņi ir jautājuši latviešu cilvēkiem, kāpēc jūs gājāt tajos vagonos, kāpēc jūs neizsaucāt savus advokātus? Iedomājieties, arī tāda var būt uztvere par sabiedrību, par tiesisko situāciju. Mēs labi zinām, nebija nekādu advokātu, nebija iespēja, bija brutāla vara ar ieročiem rokās. Es arī esmu meklējusi atbildes. Ko darīt, kā pārvarēt šo jaunumu, kā to apturēt? Jo vardarbību apturēt ar vardarbību praktiski nav iespējams. Tad tikai sāk risināties jaunuma pieauguma ķēde. Viena no atbildēm, kā otrā atbilde man ir tāda. Neredzu neko lielāku, neko stiprāku, bet arī jāsaka neko piepūles, milzīgas piepūles vērtu, jo savādāk tas nenotiek. Kā morālo likumu. Morālo likumu, kuram ir jāaug cilvēkā, kuru nedrīkst aizmirst, kurš ir jākopj, jāatgādina, ir jāvēro pasaulē, sabiedrībā, kas notiek un jārunā par ētiku. Ir tāda mācība civilizācijā, ka par labo allaži ir jācīnās. Jaunajam ir vieglāk, skatieties uz pasakām. Tam kaut kā bieži veicās. Veicās, tāpēc, ka tas ir briesmīgs, no tā baidās. Par labo ir jācīnās, un tas prasa piepūli. Taču ir vēl viens tāds moments, ko es esmu ievērojusi jautājumā par jauno, kā cīnīties pret jauno. Daudz no mums zina, un droši vien augstu vērtē, cienā Josifu Brodski, dzejnieku, kas bija Krievijā, pēc tam viņš emigrēja un rakstīja angļu valodā. Viņš ir gudrs cilvēks, Nobeļa prēmijas laureāts literatūrā viņš bija. Un viņam ir tāda doma, ka uzvara par jaunumu izpaužas kā eksistenciāla uzvara. Vairs centrā ir cīņa par jēgu. Nebūsim naivi, kamēr jaunums saglabās savu jēgu, kamēr ir jēga staļinistiem deportēt, kā viņi ir sagudrojuši. Kamēr ir jēga jaunumam iznīcināt cilvēkus, tas nekad nebūs zaudētājs. Brodskis saka, ir jābūt tādiem paņēmieniem, reizēm viņš pat saka savās esejās, pat viltībai, pat gudrībai, kas nes cilvēcības noti, ka jaunums ir jāpadara bezjēdzīgs, lai nebūtu jēgas realizēt šo jaunumu. Un tāpēc tieši morāles audzināšana, cilvēku spēks, izturība un varonība ir ierocis cīņā pret jaunumu, kurš, kā es teicu, ir mūžīgs nezodēku pasaulē klātesošs. Cilvēki mēģināja izdzīvot, atrast jēgu savai dzīvei, savām darbībām. Un tas bija ārkārtīgi grūti, lasot par deportācijām. Un, protams, kā vislabāk to zina un saprot tie, kas paši tur ir bijuši, dzimuši, auguši, iztaurējuši un atgriezušies Latvijā, cik bieži pats svarīgākais moments bija saglabāt jēgu, cilvēcību, morāli un spēku. Trešā man atbilde. Mums ir tomēr jāatzīst, lai kā mums nepatiktu, ka pasaulē neizbēgami pastāv un ir pastāvējusi varas struktūru hierarhiska uzbūve un ideoloģiskas militāras pakļaušanas draudi. Kopš ir beidzies Otrais pasaules karš, kopš mēs 1990. gadā un 91. gadā nostiprinot, atjaunojam Latvijas valsti,
Mēs paši esam it kā uzelpojuši, it kā vārds draudi ir aizgājis maliņā, vairāk ir bijusi runa par krīzi, ekonomisko attīstību, algām, pensijām, tad ļoti saprotami cilvēciski motīvi. Un tagad pēkšņi pēdējā mēnesī mēs visi un arī progresīvā eiropeiskā pasaule ir ieraudzījusi atkal Krievijas varas struktūru hierarhisko uzbūvi, kas ir tapusi visu acu priekšā un kas šobrīd parāda sevi kā ideoloģiskas militāras pakļaušanas draudi. Ko iesākt? Kā jau teicu, civilizāciju raksturojošā filosofija un kristietība nemāca varu pret varu, spieri pret pieru. Karš, it īpaši 3. pasaules karš, var būt iznīcinošs visiem. Ir tāds vārds, kuram varbūt mēs bieži nenoticam, kaut vajadzētu, kā vārds demokrātija. Mēs esam pieraduši šeit Latvijā, ka demokrātija nozīmē iet uz vēlēšanām, neiet uz vēlēšanām, iespēja izrunāties, kā tu vien vēlies, tomēr likuma ietvaros, līdzdalību. Protams, ka demokrātija veicina garu spriešanu, spriedelēšanu pat, interešu spēkošanos, vienprātības trūkumu, tas viss tā ir, un Latvijā to mēs pieredzam. Taču vajag ieklausīties gudros prātos, kas māca civilizācijas mierīgu dzīvi. Demokrātija ir galvenās zāles pret totalitāro ļaunumu. Nav nekā cita. Jo demokrātija atļauj cilvēkam atrast savu es, izpaust to, piedalīties agorā, jeb tas ir sengrieķu vārds, piedalīties publiskajā telpā ar saviem vērtējumiem. Demokrātija ir ideoloģija, valsts pārvaldes forma, ko mēs pat varētu saukt par maigu formu, cilvēcisku līdzdalības formu. Taču mēs zinām, ka cilvēki savas sabiedrības organizē ar ideoloģiju parādību. Un ideoloģijas darbojas kā simboliskas ticības, kurās arī bieži vien nemēdz uzklausīt argumentus, tāpēc vien, ka tie būtu patiesi. Nereti ideoloģiju spēks, kā mēs to redzējam marksismā, ļeņinismā, ir uzbūvēt jaunumu attaisnojumus cilvēku prātos. Kā jūs tagad redzat televīzijā, es domāju, ka televīzijas programmas Krievijā gan mazliet pārspīlē, rādot tikai šo prieku pilno attaisnojumu par Krimas okupāciju, bet tomēr tas ir liels ideoloģiju spēks uzbūvēt attaisnojumus cilvēku prātos. No tā ir jāatzīstās. Par to ir jāuzmanās. Jā, vara sevi organizē kā hierarhiska sistēma. Demokrātijās tā ir horizontāla sistēma, līdzdalības, piedalīšanās, brīvās, prāta un pašsapratnes sistēma. Taču atkal skatoties uz pasaules vēsturi un uz to, kas notiek šodien, es gribu sniegt vēl vienu atbildi, 4. atbildi. Kāpēc ir jāzina par padomju laika deportācijām? Tāpēc, ka vajag paskatīties uz varas nesēju individuālo līmeni. Mēs atkal esam naivi, ja mēs vienkārši domājam, ka vara, pārvalde, cilvēki, kas nonāk pie varas, varētu būt racionāli, saprātīgi un domāt par mums visiem par labklājību. Jā, bieži tā tas notiek. Pēckara Eiropā tā tas parasti ir noticis. Taču nevienmēr un ne visur. Tāpēc, kā 4. atbilde, ir jautājums, kas valda, kā nonāk pie varas, cik konstruktīvi vai destruktīvi tas notiek. Un, diemžēl, ir jāatzīst, ka pat modernās sabiedrības nav pietiekoši racionālas. Jo pastāv dažādas cilvēka destruktivitātes, pat jaundarības formas. Mīļie cilvēki, ir jākonstatē un nereti, ka pie varas un reizēm pat ļoti hierarhiskas, militarizētas, ideoloģiski spēcīgas varas, nonāk sadisti, nonāk cilvēki ar psihiskām novirzēm, nonāk būtnes, kas gūst baudu no vardarbības. Un tad mēs esam pārsteigti, šokēti un nezinām, ko iesākt. Kāpēc viņi nonāk?
Ir dažādas atbildes. Iespējams, ka viņi ir zemapziņā spēcīgāki, agresīvāki, tāpat kā zēru pasaulē. Bet tas būtu tāds sociāli darvinisks secinājums, kam īsti piekrist negribētos. Taču jāatzīst, ka šie simptomi dziļi sakņojas cilvēku zemapziņā. Kā teica Freids, tanatos, jeb nāves baudas izjūtas ir plaši izplatītas. Kultūras un morāles uzdevums ir tās sašaurināt, neļaut agresīvi izpausties. Šeit es salasīju dažādas fotogrāfijas par psihopātiskiem, ļoti varaskāriem, graujoša tipa līderiem, un skatieties, tie nav tikai pagātnē. Protams, te varētu salikt vēl senās Romas tirānus, dažādus citus personāžus. Bet, ja mēs raugāmies uz vēsturi, mēs redzam, viņu vara pārējošā etapā ir bijusi spēcīga, militarizēta, vardarbīga. Šeit vienā pusē ir Staļins. Staļins raksta droši vien ar savu sarkano zīmuli, nošaut, arestēt, izsūtīt un, kā mēs teikt vēsturnieki, Staļins hierarhiskajā sistēmā bija sagrābis absolūtu varu. Blakus mēs redzam Hitlera brēšanu, paceltās rokas, Hitlera vardarbību. Protams, balstīja ļoti izsmalcināta nacistiskā ideoloģija, kas iedvesa visai pasaulē šausmas. Paldies Dievam, ka tas ir beidzies. Šeit mēs redzam Āfrikas līderus, te mēs redzam Ziemeļkorejas līderus, viņiem lielākoties visiem ir raksturīgs žests, pacelta roka, vardarbīga vai pacelta roka. Šobrīd, vismaz mēnesi atpakaļ, mēs esam ieraudzījuši šeit apakšā uzlikto Krievijas līderi Puķinu, kas šobrīd savā darbībā arī sāk līdzināties šiem militarizētajiem, es atvainojos, bet es gribu pateikt, jo ārsti manus apgalvojumus arī ir kā papildinājuši psihopātiski orientētajam līderim. Tā ir pasaules realitāte, un tāpēc mums ir jāzina par padomju laika deportācijām, jo ļaunums mēdz atkārtoties visdažādākajās, pat jaunās un vēl līdz šim neievērotās formās. Piektā man atbilde ir jautājums, kāpēc mums jāzina par padomju laika deportācijām. Tas ir jautājums par mūsu atmiņu, par to, kā funkcionē sociālā atmiņa, tautas atmiņa, atcerēšanās. Atkal es gribu teikt to pašu, ko es teicu par morāli. Nekas nav garantēts, nekas nenotiek automātiski. Visam ir vajadzīga piepūle. Mēs esam stāsts par sevi. Tā šobrīd mēs mācām savus studentus, stāstot par naratīva metodoloģiju. Mēs esam stāsts par sevi, kā par savu tautu, stāsts par izsūtīšanām, jo to cilvēku, kas tās ir pieredzējuši, šo Sibīrijas bērnu, ir maz, ir jaunā paudze, kuriem šie stāsti, protams, ir jāklausās. Tie nav viņu personīgie pārdzīvojumu stāsti. Uz notikušā pārveidošanu nāk cita informācija, atkal daudz kas izskatās savādāk. Mēs esam tendēti uz padošanos mēdīju ietekmei. Labi, ka mūsu demokrātiskā valstī viena daļa mēdīju var būt par pietiekami, relatīvi objektīviem, taču pilnīgi nepieļaujams, es šajā brīdī pievēršos politiskai realitātei, manuprāt, pilnīgi nepieļaujama ir Krievu naidīgās propagandas vēl līdz šai baltai dienai rādīšanā Latvijas televīzijas un kabeļu kanālos. Pilnīgi nepieļaujama. Ja mēs tā turpināsim, te mēs varam vērsties pie Aināra Dimanta, pie valdības, pie drošības policijas, pie sāba, mums pietiek instanču pie kā vērsties, bet ja mēs to turpinām naudas kāras, alkatības, vai arī varbūt kaut kādas citas muļķības dēļ, mēs sagraujam savu valsti. Mēs nonākam jaunuma iespējamības priekšā. Patiešām pastāv tendence aizmirst. Nevar cilvēks visu atcerēties, kaut saka, smadzeņu šūnu ir pietiekoši daudz, bet aizmiršana ir līdzās atcerēšanās. Tāpēc pats galvenais ir, uz kādām vērtībām balstoties mēs veidojam savu atmiņu.
Jā, taisnība. Arī Eiropas Savienībā, pati Eiropa kaut ko vienu cenšas aizmirst. Jā, reizēm savu neizlēmību, neizdarību. Kaut ko citu atceras. Kā jūs redzēt, Krievija pat labam spilgt atcerās savu uzvaru Otrā pasaules karā, ko viņi sauc par Tēvijas karu. Viņiem tā tas ir pierasts. Taču Krievija ļoti vēlās aizmirst padomju karaspēka noziegumus iekarotajās teritorijās. Jūs redzēt, ka par atgādināšanu un aizmiršanas noliegumu īpaši spilgti cīnās ebreju tauta, prasot kriminālu atbildību par holokausta noziegumu pārinterpretēšanu. Pagājušajā nedēļā es biju Latvijas Universitātes mazajā aulā uz vienas ebreju grāmatas, Mellerā sarakstītas grāmatas par holokaustu Latvijā svinībām. Man likās ļoti, ļoti pārsteidzoši, kā šī tauta prot veidot savu atmiņu pozitīvā gaisotnē. Es nekad nebiju dzirdējusi, es izsaku savu abrīnu par šādu vēstures interpretāciju, taču tur izskanēja doma. Ebreji, neskatoties uz holokaustu, Otrajā pasaules karā ir uzvarējuši. Es neizvērsīšu šo domu tālāk, bet jūs redziet šīs tautas lielo spēku paskatīties arī uz savām traģēdijām. Protams, ka sociālo atmiņu ir visādi. Tā nav viendabīga. To ietekmē gan laikmetā dominējošās vērtības, tradīcijas, intelektuālo un kultūras līderu, rakstnieku centieni, valsts programmas un tam līdzīgi. Man ļoti mīļa ir Anda Līce, man ir kaimiņiene bijusi Lielupē, es zinu viņas grāmatas, un es patiešām ļoti godāju viņu un vēl dažus citus rakstniekus par deportāciju pieminēšanu, par Sibīrijas notikumu aprakstīšanu, un kas Andai ir ļoti raksturīga, viņa māk tādā sirsnīgā, latviskā cilvēciskā valodā teikt, mums ir vajadzīgas morālās vērtības. Šai sarunai ir jābūt vēl stiprākai, vēl daudzpusīgākai, it īpaši vērstai uz izglītības sistēmu. Sociālo atmiņu apkopo. Latvijā kopš 90. gadiem pastāv tāds nacionālās mutvārdu vēstures centrs. Šeit jūs redzat trīs šī centra pārstāvis. Tā ir Māra Zirnīte, tā ir Dagmāra Veitnere, tā ir Dace Bormane. Arī šeit citiem klātesošiem, droši vien savos referātos par to tiks pastāstīts, ir kolekcijas, nacionālās mutvārdu vēstures kolekcijas. Šī vākšanas tendence klīst pa visu Eiropu, mēs redzam to Britu bibliotekas apkārtnē, un mēs to redzam Norvēģijā, Skandināvijā, arī Latvijā Daugavpilī. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labs, svētīgs un vajadzīgs darbs. Tā ir mūsu tautas fiksētā, pierakstītā, arī zinātniskā